piedzīvojums man ir meita Loreta. Esot Rīgā iespējas nepārsteidzami, mēs šodien devāmies uz Chimney House. Tas ir tradicionāls ungāru saldējs ēdiens. Tas top izrulējot mīklu, to uzcepot un pēc tam nokaisot ar cukuru un kanēli. Protams, pastāv arī citi saldējumi. Šajā reizē mēs izvēlējāmies klasisko variantu un pildītu konus ar augļiem un saldējumu. Iekšpusē pufīgs un mīksts, ārpusē kraukšķiks un garšīgs. Tieši tāds ir tradicionālais Chimney cake. Piebildi no manis kafīte bija garda. Meitas izvēle bija Chimney cake pildīt ar nutellu, augļiem un saldējumu. Manuprāt, šis ir katra galvas sapnis, jo nav nekā labāka par siltu kūciņu ar nutellu un augstu saldējumu, kas iekšā pildīts ar augļiem un daudz mīlestības. Šis ir ģimenes uzņēmums un vienīgais tāds Latvijā, tad katru kūciņu tiek maisīta ar rokām, kā ar apčubinātu un mīlestības pilnu. Mazā, bet omulīgā kafejnīca atrodas pašā Rīgas centrā. Ņemot vērā, ka šis ir unikāls produkts Latvijā, iesaku katram aizbraukt un noviršot. Ja satiecās Letas Dāci, tad zina, ka tā ir īpašniece ļoti forša un komunikāla sieviete, kura mūs pacienāja arī ar safrānu tēju. To līdz šim es nebiju cērusi. Cenas sākot no 4. Un pēc Rīgas dienas izbraucot uz Cēsiju, mēs ar meiti nospiedām, ka puķiņas bija ļoti garšīgas un prieks par to, ka tās var paņemt arī līdzi. Kā apmeklēt Chimney cake un lai labi garšo. Čau!